Lieldienas sestdiena ir īstais laiks olu krāsošanai. Vispirms tikai jāpamostas, kārtīgi jāiestiprinās un olu māksla iet vaļā. Sākumā tradicionālas metodas. Man būs krūtākās olas, Nikolai. Jā? Jā. Domā? Jā. Man būs mīlestība olas. Manas reāli rulēs. Manē būs reāls. Samanta, tava zilā ola nesakrāsos manējo? Ne. Bet tad notiek kas negaidīts. Lielajā katlā nav gandrīz nevienas veselas olas. Jaunieši, nevajadzēja karstu ūdeni liet klāt. Man liekas, ka vajadzēja katram uztaisīt savu olu, un tad būtu viss krūtāk, nevis samest vienkārši visas olas vārdu. Šīs te visas sasprāgušas. No, mēs jau nečakojam viens. Es nezinu, kas lika. Bet viņas ir izvārīts, ja viņas ir nevārīts, viņas sastrāgušas. Jau vienu atved labu. Jā? Iedod man viņu. Jā. Varētu normāli sasprāgāt. Davai, es vismaz 2 olas tikāts. Kamēr daži tinolas marlē, Mārtiņš ir izdomājis, ka labāk noderēs zeķe. Marekam un Ivaram padomā, kas ekstrēmāks. Nē, tur ir rakstīts vienā pusē glāzē ūdens un pa vienai olai jāmērcē. Kā tu viņu dabūs ārā? Ai, tas ir kaut kas garšīgs. Davai, es met iekšā. Vari tik par koņu izstās. Ej, galīgi tāds vienkārši toksika. Nē, nemet vēl, nemet. Cik ilgi viņš tur jātur? Tagad atpakamies vilkam. Un ielēt vienu karoteti, labi nomazgāt, izvārīt un vēl siltu olu. Dažām minūtēm iegandēt vēl kā sagatavot maisiņu. Pagaid, vēl nē. Olas spīdēs, ja tās iesmērēs. Davai, malt iekšā. Tagad taisam reāli toksiku. Davai, zaļi tagad. Nevajag tik daudz ūdeni. Nolaid drusku. Davai. Okarts ola. Davai spiļi iekšā. Davai piļi. Kad olas nokrāsotas, Mareks un Ivars tās vēl izrotā ar rakstiem. Samanta no sīpola mizām pārmetas uz tumšām krāsām un spīdīgām virsmām. Esmu par dabīgumu. Cik smuki tā. Baigi interesanti. Pašas no sevis kaut kā. Un katra ola ir atšķirīga. Man ir 3 olas, un viņas katra ir atšķirīga. Viņa nav vienādas. Katrs ir kaut kāda savu rozinīti. Katram savs stils, katram sava unikālā ola. Priecīgas Lieldienas!